Tāda spraigāka spēle. Ogrē nāca ar pavisam citu enerģiju. Mēs kaut kā nebijām līdz galam ar 100% iekšā. Bet, beigās svarīgākais ir uzvara. Un tas mums ir atķeksēts un dodamies tālāk. Bet vakardienas spēles nebija grūti šodien saņemties, jo 12-1 uzvara ir ļoti pārliecinoši, lai neteiktu vairāk. Man bija personīgi grūti nosist tās emocijas pēc vakardienas labās uzvaras. Vajadzēja tur mazliet vēl pirmajā periodā pārkāpt pār tam vakardienas emocijām. Ir viegli spēlēt ar šādiem spēlētājiem pie sāniem? Noteikti, jā. Ļoti patīk, kāda mums mājiņa ir šobrīd uzbūvēta. Ir tāds jūtams, tāda ķīmija maiņas un ļoti patīk. Ļoti laba maiņa. Loma. Es nezinu, kad Sančo ir atnācis, tad mēs abi divi kā līderi kopā varam uzņemties. Un, ja nevar viens, tad var otrs. Un, ļoti labi tas ir. Vai ir mazliet brīvāks rokas, ja kaut kur blakus spēlē Sandis, tāpat arī jaunais Ralfins ir pietiekami rezultīvs bijis. Vakardien Kristaps ar 8 punktiem izcēlās. Tas droši vien atraisa rokas visiem maiņas partneriem. Jā, tas ir emocijas pēc tiem vārtiem maiņas, kad ir dabūt tie vārti. Ļoti patīk katra maiņas biedra darbs. Kā jau iepriekš teicu, laba ķīmija mums ir. Tagad par pašu galveno. Nākamnedēļ jādodas sestdien uz Ogrievu. Kādu cīņu sagaidi sestdien Ogrē? Sestdienā dodamies ar vienu domu, nobeigt šo sēriju, atķeksēt un doties tālāk. Nav nekāda cita doma. Okay. Tad vienkārši arī nobeigsim šo sarunu. Novēlēsim veiksmīgu ceļu uz Ogri, kārtīgi sagatavoties pa nedēļu, savest kārtībā veselību, lai likstu mums nav nevienam komandā un, kā minēju, sestdien Ogrē pabeigt sēriju.